Re! Viss ēters ir te! Ja par atbildības sfēru sadalījumu publiski ir izskanējis daudz informācijas, tad par valdības prioritāro darbu īstenošanu topošās koalīcijas partneri, kā izskatās, ir sarunājušies visai maz. Cik viegli partneriem izdosies tikt no prasību izvirzīšanas un spēku izrādīšanas pie kopīga darba un vienošanās būtiskos reformu jautājumos, mēs esam sazinājušies ar politologu Filipu Rejevski. Labrīt! 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 Sakiet, kā ir ar jūsu pašu tādu viedokļa līmenī sajūtu varbūt? Vai šodien pirms Krišjāņa Kariņa tikšanās ar valsts prezidentu mēs varam būt tuvu 100% droši, ka šī nominācija sekos? Vismaz pagaidām viss zīmes rāda, ka samērā droši mēs varam būt, ka nominācija sekos, taču ar šo valdības veidošanu, ko mēs redzam procesu 3 mēnešu garumā, mēs redzam, ka par ko mēs nevaram droši nevienā mirklī būt. Bet es domāju, ka šis ir mēģinājums, kas ir vistuvāk realizācijai. Ja prezidents šodien nominē Krišjāņu Kariņu kā valdības veidotāju, tad atkal jautājums par to, cik droši varam būt, ka tiešām valdība izdosies izveidot, ka Saeima nobalsos par valdību. Ņemot vērā, ka beidzot valdības veidošanas procesi nonāca tajā, teiksim tā, neliekuļot tiešajā varas dalīšanas procesā, tad es domāju, ka diezgan liela iespējamība ir, jo krēsli tā kā lielos vilcienos ir sadalīti, izskatās, ka visi puslīdz apmierināti. Protams, varētu būt skata pēc paburkšķiešana par to, kādas prioritātes un kā būtu pats galvenais šīs prioritātes jāvirza uz priekšu un kā tās reformas veidot, nevis par to, vai vajag reformas, bet kādā veidā, jo katrai partijai noteikti ir sava recepte, kā to darīt, un kā mēs redzam, tā spēja savā starpā vienoties nav īsti attīstīta, bet kopumā es domāju, ka tas sāpīgākais varas pīrāga dalīšana vairāk vai mazāk ir veikta, un tas ir diezgan lielā mērā signāls tam, ka šī valdība varētu būt izveidojama. Kā jūs sakāt, tad lielākā daļa varas dalīšanas ir veikta, vai no otras puses nav tā, ka varbūt politiķi ir iegājuši, kā mēs sakam, iegājuši garšā, ka to, vairākus mēnešus stiept garumā, kaut ko padalīt, varbūt vēl kaut ko izspiest, jaunas līnijas novilkt, varbūt kādu spēku spēli izspēlēt, tad teikt, placdarms ir, neko daudz varbūt pat, labi, es nedaudz vulgarizēju, neko daudz zaudēt, vairs nevar diezgan daudz, ko varbūt drīz jau varēs sākt zaudēt, ņemot vērā, ka joprojām nav budžeta un tā tālāk, bet vai tas nav tāds jau process, kas jau pašu procesu ir, pats rada sevi tālāk, iespēja pagarinājumam vēl? Protams, ka tur ir riska elementi, kuri padara šo valdības veidošanu riskantu, arī šo trešo mēģinājumu. Pirmais ir KPV pozīcija, kas var būt mainīga tomēr, jo viņiem tas process sākās ar sāpīgu tādu noraidījumu Gobzemkungam. Tagad mēs redzam, viņi pieprasa noraidījumu Parādnieku kungam un no Nacionālās apvienības. Un šādi noraidījumi, ja viņi nerealizējās kā kaut kāda negācija tūlīt, viņi nekur nepazūd. Es negribētu teikt, ka tagad visi aizmirsīs, piedos un dzīvos tālāk. Es domāju, ka šie noraidījumi attiecīgajiem ministru kandidātiem ir viennozīmīgi kā tādas iebūvētas dziļumbumbas šajā procesā, kur agri vai vēlu parādīsies virs ūdens un var arī uzsprāgt. Un arī jautājums, vai tas uzsprāgt pirms valdības izveidošanas vai pēc tam, ka valdība jau ir izveidot un jāmeklē kompromisi, un tie kompromisi ir neatrodami dēļ kaut kāda šī akmens azotē, tas, protams, ir tāds jautājums situatīvs. Bet es domāju, ka pats par sevi šīs problēmas nekur nepazūd. Starp citu par KPVLV prasībām, kuras jau minējāt, tātad iebildumi pret jaunu ministriju veidošanu, kas nozīmē, ka demogrāfijas lietu ministrs nebūs, arī prasības pēc finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra vairākas citas prasības. Jūsuprāt, cik tās ir adekvātas vai varbūt tāda partneru pacietības testēšana? Jāsaprot, ko nozīmē kompromisi politiskie. Ja viens no viņu līderiem tiek noraidīts no ministra amata,
lai viņi atgrieztos pie galda ar kaut kādu sajūtu, ka viņi, tā ir atguvuši pašcieņu, viņiem ir jānoliek pietiekoši tādas cietas prasības, lai viņi var arī gan sev paskatīties acīs spoguļi, skatoties gan saviem vēlētājiem pateikt. Nav tā, ka mēs tur cīnījāmies tikai pa varu, pa katru cenu, bet mēs arī pieprasījām kaut ko, jo jautājums būs, kā tad jūs tā piekāpaties, jūsu vienu no līderiem paņem noraida, jūs tā vienkārši, uz vēdera aizlīdāt pie premjera kandidāta. Loģiski viņi noliek šīs savas prasības, lai parādītu, ka tas tomēr ir diezgan tāds smags, bet kompromiss no abām pusēm. Un jautājums ir, protams, cik vēl tādu kompromisu būs un cik daudz atkal pārējie partneri ir gatavi šādiem kompromisiem ilgtermiņā. Sapcīt, pašlaik arī arhīvu kadrus demonstrējot, mēs redzam paralēli ekrānā arī Artu Skaimiņu, tieši tāpat kā Aldu Gobzemu, par šiem diviem kungiem runājot, kas ir nosacīti divas līderības sejas partijai KPVLV. Vai tur šajos viedokļos, jūsuprāt, tomēr neiezīmējas kaut kāda, polaritāte vai līderi, kas rada atšķirīgus strāvojumus, jo iepriekšējos nedēļās mēs esam diezgan pretrunīgas arī viedokļus dzirdējuši starp Artu Skaimiņu, kurš ir aicinājis gan neatbalstīt Aldu Gobzemu iekšlietu ministra amatā pirms kādu laiku, tagad arī Aldis Gobzems, kurš pats saka, ka nebalsos par jaunās vienotības veidoto valdību, jo tā ir nedemokrātiska pieeja. Kā jūs saredzat pašā partijā šīs kustības? Šo cilvēku starpā ir bijuši dažādi laiki. Ja mēs paskatāmies kaut kādu laiku atpakaļ, viņiem ir bijuši it kā konflikti un domstarpības, bet viņi vienmēr ir spējuši atrast kaut kādu kopsaucēju. Pats galvenais šobrīd jautājums ir, cik balsis frakcijā katram no šiem kungiem ir, cik lielā mērā, kurš kontrolē frakciju un cik lielā mērā viņi spēj tomēr atrast arī savstarpēji kaut kādu kompromisu, pat ja viņu starpā ir konflikts. Es negribu teikt, ka viņu starpā ir konflikts. Bet kaut kāda sāncensība varētu būt, es tā nojaušu ar jūs teiktā, ja? Sāncensība tas ir tikai normāli. Politikā sāncensība ir neatņemama sastāvdaļa, savādāk tas tā politika neiet uz priekšu. Ja nav konkurences cīņa, ja nav vēlme parādīt sevi, ka tu esi labāks, stiprāks, gudrāks, tad tā politika stagnē, bet šeit pat laikā, kur ir tā robeža, vai viņi apzinās šo robežu un satur kopā tomēr to frakciju kā vienot 16 mandātu spēku parlamentā. Ja viņi pārkāp šo robežu un tiešām tāda frakcija sadalās, tad, protams, tas būtu ļoti kaitīgi gan vienam, gan otram, un es domāju, viņi abi saprot to, ka šo robežu visdrīzākais kāpt pāri nevajag.